No 12. augusta līdz 14. augustam Latvijā beidzot šo sezonu norisinājās īstenis rallija reids vārdā Rīga Baja. Līdz šim šīs disciplīnas braucēji taču aizvadīja sacīkstes pievienojoties lielajām rallijām. Tagad viņiem notiks savs pasākums. Šoreiz par startu izvēloties motoru muzeja pakāji, bet par finišu Latvijas pievārti Viesītes pusē. 3 dienu laikā rallija reidisti aizvadīja vairāk nekā 400 km ātruma posmos. Turklāt jau 2. gadu pēc kārtas te viesojās Krievijas čempionāta dalībnieki. Šoreiz gan viņiem bija pirmspēdējais posms, ne pēdējais kā pērn. Tamdēļ kaut vai nacionālajā klasē Krievijas ražojuma automobīļiem te startēja tikai viena ekipāža. Šajā ieskaitē šobrīd 2. labākie Krievijā Bogdans Vavriņuks ar Pāvelu Kostenko. Un lai arī kvorums viņa ieskaitē nebija, vienalga startam šajā sacīkstē tika saskatīts mērķis. Мы боремся за абсолют, мы сейчас вторые в абсолюте, поэтому будем стараться хотя бы остаться на том же месте. Но трасса, очень быстро. Посмотрим, все бывает. Машина тоже немедленно едет. Сколько? Максимальная скорость где-то 155 км в час. Но этот автомобиль, он едет по песке хорошо, чем остальные все. Здесь пески нету. Посмотрим. Как вчера в Битернеке. Вчера вообще понравилось. Если бы не ошибся штурм, было бы все классно. Nopratāt. Krievijas rallija reidā pieņemts cīnīties arī par absolūti labākās ekipāžas titulu, skaitot visas klases kopā, un Vavriņuks godam izpildīja savu uzdevumu. Pēc zaudējuma Biķerniekos viņš parādīja sev no labākās puses nākamajās 2 dienās un finišēja absolūti 4. Tas šajā rallija reidā vien ar vienu dubļainu vietu visā distancē bija apsveicami. Starp citu, kā uz šo trasi skatās sacīšu komisārs no Krievijas. Это нравится участникам. Они получают от этого большие эмоции, они приобретают большой опыт. Да, может быть, немножко меньше было ралли-рейдов в нашем российском понимании, было меньше бездорожья, но трасса скоростная, они все были очень довольны. Я надеюсь, что в дальнейшем, самое главное, у Российской автомобильной федерации есть желание, есть надежда, что все это продолжится, и это начало сотрудничества перерастет в дальнейшем в крепкую и долговременную дружбу. Startautiskajai ieskaitē sērija veida automobīļiem sāncenši bija pietiekami, lai pēc cīņām 3 dienu garumā labākie saņemtu punktus kopvērtējumā. Te, starp 6 braucējiem, neviena mūsējā, lai gan vadošos līderus latviešu publika bija iepazinusi pirms gada notikušajā rallija reidā. Atceramies kaut vai Aleksandru Baraņenko ar Jevgeņiju Zagrodņuku, lai arī pirmajā dienā Biķernieku prologā viņam rezultāts viduvējs, dzīves prieku viņš nebija zaudējis. Кольца не вел ни разу. А что, тут у нас опять будет кольцо? Не, сегодня будет быстрый и удобный. Вообще, у вас всегда хорошо получается с разнородными трассами. Я думаю, что традицию вы явно не нарушите, поэтому покатаемся. Но Воликов впереди! Мой большой друг Воликов впереди, это хорошо, потому что когда он сзади, на него невозможно смотреть. Он просто сам на себя не похож, поэтому мы счастливы от того, что он впереди. Pieminētais Viktors Volikovs ar Anatoliju Volikovu pie sāniem tieši pirms gada mūsu valstī ieguva kāroto čempionu titulu. Un šogad līdzinējos posmos maskavietis bija parādījis, ka pērnais tituls bijis pelnīts. Biķerniekos, kad visu sacīksti pavadīja lietas gāzi, viņš spēja būt līderis. Jāatzīmē, ka arī Volikovs pirmoreiz dzīvē bija ieraudzījis trasi, kas ved pa autošoseis apli. Стараемся догнать то, что упустили. Поэтому вчера был первый опыт на асфальте. И как? Достаточно непривычно, но с большим удовольствием. Да, этот день, отрыв небольшой. А пролог, собственно, какой может быть отрыв? Там всего 5 километров. Сегодняшний день покажет, какая реальная скорость. Твоя тактика? Ехать в своем темпе. Volikovam Baraņenko nebija sāncensis. Abas nākamās dienas Baraņenko mašīnai uzteica turbīna, un, ja godīgi, Volikova ātrumu šogad spēja līdzvērtīgi uzturēt tikai viens sāncensis – Ilja Kuzņicovs ar Romanu Jelāginu. Uz otrās dienas starta Kuzņicovs stājās, esot viennieki 4 sekundes aiz līderu Volikova. Kā izrādās, sīva cīņa starp šiem abiem līderiem norisinājusies visu gadu. 0,7 очка разделяет совсем немного. Очевидно, что последние 2 этапа будем бороться. Посмотрим. Лишь у нас есть технические проблемки, которые пока не преодолели. Компьютер надо менять у машины. Запаздывание на педаль газа. А так в остальном все хорошо. Надо аккуратно и быстро ехать, и все.
ты любишь такие длинные допы. Да, ну ничего, придется в этот раз через себя переступить и ехать побыстрее короткие допы. Так что мы тоже сможем. Solītais realizējās, jo otrās dienas rīta pusē viņš uzstādīja nevienam neaizsniedzams rezultātus un nonāca todien savas klases vadībā. Vēl jo vairāk viņa tiešais sāncensis Volikovs todien pieļāva rupu kļūdu, netīšām iebrauc pa dziļā grāvī un zaudēja turpat 9 minūtes. Pietiekami daudz, lai Volikovs no spēles tiktu izslēgts, tomēr Kuznecovam uzrādās nākamais konkurents Aleksejs Jaskovs ar Vladimiru Čulkovu ar pārāk smagu, te nepiemērotu auto. Viņš no Kuznecova otrās dienas vakarā atpalika tikai par 3 sekundēm. Pārspējot, Kuznecova 3. noslēdzošajā dienā Jaskovs svinēja uzvaru sēriju veidu automobīļiem vistuvāk esošajā klasē. Kuznecovs 1-2, zaudējot Jaskovam 40 sekundes. Bet zīmīgs jautājums – aptuveni 40 sekundes tika patērēts Kuznecevam no grāvi gūsta, izvelkot Volikovu. Tad kām dēļ vajadzēja palīdzēt? В общем, если бы не помогали, если бы он не ошибся, то тут была бы борьба с ним. А получилась борьба с Ясковым. Ну, проиграли борьбу вторые, но тоже неплохой результат. Он быстрый или как? Да, он очень быстрый, он хорошо едет, раллист. Вот, я осторожничаю, потом надо понимать, что нам через неделю в Венгрию на этой машине. Нам нельзя было там в деревьях, в лесу ничего допускать, потому что могли бы повредить машину и не успеть подготовить. Кубок мира важнее для нас. Jā, Volikova iestikšana grāvī bija šīs klases galvenais notikuma pavērsiens. Nākamajā dienā gan Volikovs atspēlēja vairāk nekā minūti no zaudētajām 9, tomēr augstāk par 4. vietu klasē nespēja pakāpties. Tad kas notika viņam liktenīgajā sacīkstes otrās dienas pēcpusdienā? При том, что ошибка была минимальная, буквально вот переднее колесо с полотна соскользнуло, и все, я уже не смог вернуться. То есть я медленно, наверное, меня засасывал туда, и вот пришлось, чтобы уже не перевернуться, туда срулить. И большое спасибо новому лидеру чемпионата Илье Кузнецову. Он ценой, так сказать, потери собственного времени нас дернул. Мы остались как бы в строю. Вот, я думаю, сидели бы еще до сих пор там. Tātad vēlreiz, T2 klasē pirmais šajā rallija reidā Jaskovs, sako Kuznecovs, Bariņenko, Volikovs un Petrovs. Rallija reida Rīga-Baja vizītkarte Aleša bijusi no Krievijas trasēm atšķirīgi pārbaudījumi. To pierāda sportists teiktais no prestižākās ieskaits – startautiskās prototipu klases. Kopā ar vizīti Biķerniekos saka Roberta Elbukjana vienības pirmais numurs Aleksejs Berkuts ar Agri Petersonu. Такой легендарной трассы был. Да, было очень здорово, приятно. Он не самый первый. Но это не важно. На самом деле у нас очень хорошая позиция на сегодня. Даже лучше, чем первая. Всегда проще ехать, когда перед тобой прокатали дорогу. Ну, если где-то будет, трофи-рейд. Я надеюсь, что не будет. Все будет хорошо. Тогда плюс-минус можешь догонять. Обязательно, так и будет. Berkuts cerētais nepiepildījās. Otrajā dienā laika atstarp līdz līderim palielinājās līdz turpat 7 minūtēm, kamēr pirmajā dienā vadošie bija iekrājuši 40 sekundes pār Berkutu. Un tomēr Berkuts pārliecinoši tuvojās pretim godalgotai vietai, proti 3. To gan sasniegt neizdevās. 3. dienas rīta pārbaudījumā par ātru iebrauc kādā pagriezienā. Tarnāts paliels koks un sacīkstē Berkuts kļuva par skatītāju. Šajā klasē gan Elbukjana vienība bija izlikusi vēl vienu ekipāžu – tēvu un dēlu Aleksandrus Terentjevus. Viņiem no sacīkstes nenācās izstāties, jo ātrums vienkārši bija par mazu. Впервые за рулем такого автомобиля. Скажу так, возможности автомобиля на сей день больше, чем мое умение. Это принципиально другой автомобиль. То есть нога может додавить куда хочешь здесь, но главное ее удержать на дороге. Посмотрим, это будет интересная гонка. Да, потому что в Биķernieku тоже, по-моему, первый раз на кольце автошоссе. Да, первый раз, тем более на джипе. Sacīkstes turpinājums nebija tas veiksmīgākais Terentjevam. Pazud 2 pārnesumi, arī laika sodi saņemti, tomēr finiša 5. vietā starp prototipiem sasniegts. Starp citu, tad kām dēļ Terentjevs te startēja ar savu 6 tehniku, ja paša garāžā ir kaujai gatavs auto, izmēros uz pusi lielāks. Мы его готовим для Дакара.
То есть эта машина серьезная, большая, и такие скоростные участки для него, это не его стихия. Здесь как раз такие вот короткобазные, мощные машины, они дают удовольствие от рулежки. Несмотря на то, что мы на подиум не попали, мы получили истинное удовольствие от того, что мы подрифтовали, в канаве посидели, дерево подровняли одно, поле новую дорогу 300 метров сделали. Ну так, в общем, мы хорошо покатались на этой гонке. Starp citu, kāda ir Latvijas sacīkstes atšķirība no Krievijas ralli reidiem? To jautājām Terentjevām jaunākajam. Там сложнее. Там реально можно очень легко заблудиться, если вдруг свернуть на одну из не тех дорожек, которые пересекаются в одном месте. Штук 5 выбрал не ту и едешь не туда. Здесь достаточно все проще, кроме того, организаторы помогли красно-белыми ленточками, которые повесили в тех местах, куда ехать не стоит. Ну и, собственно, зрители махали, показывали, куда ехать. Собственно, это сильно помогало. Latviešiem bija jātur īkšķis par Aldu vilcānu ar Antonu Pleķiņevu. Krievijas čempionātā Jelgavnieks startējis visu sezonu. Viena tehnisku ķibeļu dēļ viņš uz savu mājas sacīksti ieradās kā 6. labākais. Diemžēl arī te pirmais riņķis biķerniekos aizdīts bez bremzēm. Turpinājums tāds pats likstām bagāts. Pirmajos grunts ātrumposmos ātrumkloķis nolūzis. Kāds tehnisks defekts tur, cik mēs izpētījām uzbūvē. Tas rezultāts vairs nebija tik labs, kā gribējās. Tad pievīla mašīnai pakaļējā piekara. Tad pēdējo atkal nobraucām it kā tā vidējā ātri, cik varējām. Un trešie! Jā, tas varbūt nav tas labākais rezultāts, ko gribējās. Parasti jau brauc vienmēr, lai uzvarētu. Visi jau cenšas vinnēt, nevienmēr sanāk. Turpat 40 minūtes aiz līderiem sacīksts izskaņā patiesi nevairo prieku, īpaši zinot, ka 3. vietā viņš nokļūs pateicoties Berkuta neveiksmei. Taču kā ir, tā ir. Katrā ziņā 2 ātrākās ekipāžas te startē ar 2 tik, iespējams pat 3 tik dārgākiem auto. Uzvarētājs te Aleksandrs Želudovs ar Andreju Rudnickiju. Būdams agrāko gadu rallija čempions Krievijā, Želudovs uzvarēja visos ātrumposmos izņemot vienu. Līderu pozīciju viņš pazaudēja vienā dopā 2. dienas rīta cēlienā, 5 minūtes mainot riepu kāda ātrumposma startā. Tomēr tas bija vien mirklis 2. dienas izskaņā un arī sacīkstes finišā. Želudovs atradās priekšā savam tiešajam sāncensim Bogdanam Novickijam ar Виталием Евтеховым. Можно было еще быстрее, то есть мы ехали, на самом деле, ровно настолько, насколько вот хотелось, с 200% запасом надежности. Вот, поэтому все было хорошо, абсолютно четко, то есть начиная с работы команды, которая, там ни одной ошибки, и заканчивая, то есть нашей ездой с Андреем, то есть я считаю, что мы проехали абсолютно чисто, так скажем, оставляя ровно тот запас, который мы хотели. Tātad T1 ieskaitāja Želudovs pirmais, aiz viņu Novickijs, Vilcāns, Terentjevs un Meļņikovs. Starp citu, Želudovam bija ko pasvīst cīnoties par absolūti labākā braucēja titulu. Alaž ātri, te ir latviešu braucēji no brīvās klases ar būtisku atšķirību. Restruktors, kas ierobežot dzinēju jaudu, te nav nepieciešams. Tādējādi, turpat, absolūti labāko trīniekā te iebrauc Toms Brants ar Kāli Čurksti, te Raivs Zeltiņš ar Mārtiņu Tūteru. Zeltiņš gan biķerniekos bija lēnāks par Brantu. Tam kāds iemesls? Pēc ilga pārtraukuma mēs braucam, un tad tā dīvaina tā sajūta bija, un uzreiz asfalts un visu, bet, izkustējāmies, jau labi. Bija ar pilnu, vismaz raganu katlā ar pilnu? Ar pilnu nebija, tur mazliet, tomēr tas asfalts priekš tām mašīnām, un vispār, bet kopumā bija labi. Mērķis šodienai? Vienkārši jābrauc ātri savā tempā un miers, gan jau būs labi. Brants Zeltiņam nebija ķerams, pat biķerniekos, pieļaujot krupju kļūdu, viņš vienalga pār Zeltiņu pirmajā dienā bija iekrājis 17 sekundžu pārsvaru. Izrādās, otrais mērojot biķernieku trasi, ātrums samazināts. Otrajā reizē es druscīt mierīgāk braucu, lai nebūtu pirmajam jābrauc šodien. Tāpēc, ka pirmajā reize sagriezies? Jā, teķē iebrauc un sagriezies. Nepiedodami! Pirmajā dopā piedodami. Tikai šodienas mērķi? Atrast savu kaut kādu ritmu noteikti un nesataisīt sūdzes, braukt prātīgi, bet ātri, jā. Sanāks?
jāsanāk, savādāk nevar. Sanāca, lai arī ķībelis ar sajūgu. Viņam dažvīdi lika finišētais Zeltiņa. Brants tuvojās uzvarai brīvajā klasē. Diemžēl uz pēdējā dopa startu Brants nostājās par ātru, saņemts liekas 3 minūšu laiksots un izlēms labprātīgi izstāties. Šādu uzvaru brīvajā klasē tika Zeltiņam. Neko darīt. Beigās iznāca tā, ka tu mazliet tā kā uzdāvināja. Bet mēs centāmies, braucām un tā kā. Mēs jau vairāk visu laiku skatījāmies uz to absolūto rezultātu. It kā bija tāds mazs mērķītis mums. Navicki noķert 13 sekundes, viņš bija mums priekšā. Bet tomēr kaut kā nesanāca. Viņam ir 7 litru motors. Ja pats pilots māk normāli nobraukt, tad it kā nav reāli viņu apsteigt. Zeltiņš runā par absolūto vērtējumu. Tur viņš trešais ir Želdo un Novickija. Otrais klasē ir Zeltiņa Jānis Auziņš ar Mārtiņu Lilienfeldu. Svētdienas izšķirošajā ātrumposmā salauzts stūrs iekārta, tomēr arī bez šīs ķibeles. Viņš nebūtu ātrāks par Zeltiņu vai Brantu. Tur līdzinājos ātrumposmos par lēnu. Līdzinājos nav jau mums tāda mašīna. Mums vispār ātrums salīdzinot ar viņiem noteikti ir lēnāks uz kādiem 40-50 km/h. Jā, un tad, ja parādās dubļi, tur gan otrā alpa. Man jau patīk, jo lielākie dubļi, jo labāk beidzās. Pa taisnajiem tur ir klasiskais rallijs, un man tas tā. Lieli dziļi grāvi, drusciņi bail atzīšos. un pa dubļiem pa viss savādāks, un tur var lekt pa gaisu un var iet, un tad viss notiek. Starp citu, kur šis rallirēds norisināsies pēc gada? Var noteikti jau apsolīt, ka tepat Jēkabpilī, tāpēc, ka mums ir vienošanās ar vietējo varu. Un visiem reģioniem, kad viņi mums tā nāca pretī, kad mēs noteikti apsolījām viņiem, ka turpmāk taisīsim Rīga-Baja tieši šeit ar startu Rīgā Biķerniekos un finišu Jēkabpilī. Tiesa redzot nākamā gada Krievijas kalendāru, es neredzu šo posmu vēl. Ja tur kāds būtu akurāti izlasījis, tad tas ir projekts sākums un par cik sacensības bija tik tuvu, tad nolēma mūsu iesniegumu izskatīt pēc šīm sacensībām, cik viņas veiksmīgi priekš Krievijas sportistiem tiks novadītas. Bet es jau varu iepriekš pateikt, ka viņa novērotājs un komisārs teica, ka viņi ļoti apmierināti un ļoti patīk gan mūsu ceļu uzņemšana. Es neredzu pamata, kāpēc būtu jāatsaka, mums sacensības. Ceru, ka Latvijas iedzīvotājiem mēs darīsim šo prieku, lai viņi varētu skatīties labas mašīnas pa labiem ceļiem, ka brauc. Noorganizēt beidzot rallija reidu, kur stūrmeņi rokās ņem leģendas, nevis stenogrammas kā līdz šim. Tā arī jābūt, tāpēc, kad tāda ir rallija reida specifika, bet labākie, kas brauc, kas bija Krievijas divkārtais rallija čempions, viņi tos ātrumposmus, kurus brauc 2 reizes cauri, jau bija pierakstījuši. Tā kā tas, protams, ir pārējiem jāmācās, un tur uzreiz ir ļoti liela starpība, kad paspēju, ar vidēju ātrumu 100 km/h pierakstīt ātrumposmu, vismaz apmēram, un pilnīgi patīkam pastīties ar kādu ātrumu, otrajā reizē mašīna jau iet cauri. Līmenis bija augsts, letiņiem nācās pacīnīt. Tehniskie noteikumi Latvijā, pēc kuriem arī šobrīd jau ir Krievijā tādas klases izveidot, lai attīstītu pie šīs pasaules situācijas, kad nav finanses cilvēkiem, ka var no lētas automašīnas pa minimāliem līdzekļiem paši savām rokām uztaisīt ļoti ātras mašīnas, vieglas, ātras un drošas, kuras cīnās ar mašīnām, kas ir ļoti dārgas. Tās automašīnas, kuras brauc starptautiskās sacensībās, kas ir no Krievijas, viņas ir smagas un visas brauc gan ar turbīnas, gan gaisa ierobežotājiem, kas sastāda atmosfēriskam motoram 34 mm un turbomotoram 37 un 39 atkarībā no dzinēja. Un mūsējiem, diemžēl, tur ir 70 diametrs, bet tas kompensē to, ka mūsēji var cīnīties. Protams, jāņem vērā, ka šīs mašīnas var braukt 2-3 dienas. Un pat tik gludiem ceļiem kā Latvijā. Ja viņas palaist, kārtīgā rallija reida, kur ir Krievijā stepe, smiltis un daudz, kur vairāk piekarēji jāstrādā, dabīgi viņas to neizturētu. Bet tur, kur, ir braukšanas meistarība atkarīga, kas ir vajadzīga tieši no braucēji, tur latvieši sev parādīja no absolūti labākās puses, un prieks tas, kad ir jauni te visi braucēji, kas viņi ir salīdzinoši jauni priekš rallija reidu, jo parasti rallija reidu sāk nodarboties, tad, ka rallijā vairs nevar pabraukt. Tas ir piemērs, kā var pat bez tehniskās palīdzības un pašu savām rokām cīnīties un ātri braukt.
Jā, nu Vilcāns, es teiktu jau Latvijas čempions. Vilcāns ir Latvijas čempions. Es domāju, ka jau varam viņu apsveikt. Nu, ja arī nenotiek pēdējais posms, tad vienalga viņš ir Latvijas čempions.